Vakar, 23. aprīlī, Latvijas hokeja valstsvienība izlidoja no Rīgas lidostas un ieradās Šveicē, lai piedalītos 73. Starptautiskās hokeja federācijas pasaules čempionātā hokejā. Jā, mēs ļoti labi tikām uz bērnu. Nekāda problēmas mums nesagādāja ar to ierašanos. Sagaidīja Cīriha mums autobusu. Viss normāli. Noskaņojums ļoti labs. Manā uztverē. Puiši gatavi cīnīties. Un pirmie šodien treniņi, kas tagad notiek, parāda, ka viss ir ļoti labi noskaņoti. Visi ir vislabākajā kondīcijā, ja? Es domāju, ka jā, un to mēs tūlīt jau drīz redzēsim paērīt ar amerikāņiem. Kāds būs rezultāts? To es neesmu tāds no tiem, kas prognozē, bet es domāju, ka būs laba spēle. Šveices galvaspilsēta ir visai maza, nepilni 130 000 iedzīvotāji. Šajā klusajā vietā reti kurš vispār zina, ka tūlīt sāksies hokeja kaislības. Tomēr tie retie, kuri ir informēti, ar nepacietību gaida Latvijas fanus. Vakar Bernas ielās nevarēja manīt nevienu fanu, bet šodien izdevās veiksmīgi uzdurties savējiem. Jurčikam un Ufim šis ir jau 9. čempionāts. Es gribēju pateikt to, ka Anglijā un Lielbritānijā nopirkām bungas un galīgi garām. Un tās mēs šodien metīsim upē. Tikko nopirkām jaunas bungas. Nebija lēts prieks, bet jā. Un paši galvenie no Cēsīm, no tā rajona. Jurčiks no Cēsīm. Šitas atbildīgais par bungām. Viņš ir mūzikas skolas vadītājs. Tas uzraksti visu rekrutējis. Tāpat Znaroks ir parakstījies. Jā. Oļie! 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 Oļies! 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 Mēs iegājām veikalā pirkt bungas un pilsētā, kurā notiek hokeja čempionāts. Viņš domā, ka futbols. Futbols? Jūs uz futbolu ir atbraukuši? Jā, nenormāli. Viņi ir atbraukuši uz hokeju, bet viņi visi saka, ka futbols te notiek. Un to speciāli tik mētelīts paššūt? Mētelīši ruššūt taisni pie tās pašas vecenas, kas Busulim, Interam, Busulim, kāds biks šūt. Točno, es jau varu Interzimēt dzenītim, bet tikai dzenītim. Vakarā Latvijas komanda kā pēdējā aizvadīja pirmo treniņu Postfinance arēnā. Latvijas hokejistu Šveici sagaidīja ar siltu un saulainu laiku, tomēr treniņa apstākļi bija gaidām augstākā līmenī. Ledus kvalitāte, ģērbtu izvietojums un citas būtiskas nianses solījās risināt, tomēr arī tas nespēja sabojāt komandas pozitīvo garu. Direktorāta sanāksmē Latvijai bija jāpiesaka komandas sastāvs pirmajam čempionāta posmam. Spēlēs ar ASV, Zviedriju un Austriju tika pieteikti 20 spēlētāji un 3 vārdsargi, bet Aleksejs Širokovs turpinās trenēties ar komandu, gatavojoties nākamajam posmam. Kas tā sīkāk varbūt par to Jākabu Rēdlīti? Viņš pasiep potīt pēdējā spēlē ar Slovākiju. Jā, un pēc tam pēdējā treniņā vēl. Kaut arī bijām noteipojuši viņu un vēl trāpīja ripu un vēl arī pastiep. Un tāpēc arī viņš jau pats teica, ka ko viņš jau negrib mocīties un lai, kā saka, muļķi. Un kā pārējiem, kā ar kondīciju šobrīd ir? Man liekas, ka labi. Tā spēle ar Slovākiju arī jau parādīja, ka mēs diezgan jau labā kondīcijā bijām. Komandas sapulcē vakarā notika Latvijas valstsvienības kapteiņu vēlēšanas. Pasaules čempionātā mūsu komandas kapteinis būs Kārlis Krastīņš. Par asistentiem ir nozīmēti Herberts Vasiljevs un Rodrigo Laviņš.
Es domāju, patiesībā viss pozitīvi puiši, viss smaida, ģērbtuvē joko un skaidrs, ka bija mazliet pagrūti šodien gan pēc ceļa, varbūt arī kaut kāda augstkalna, te bišķi vairāk bija pagrūti elpot, bet tā. Es domāju, galvenais tāds labs komandas gars un laba fiziskā sagatavotība un nospēlēt droši un stabili aizsardzībā un mēģināt gūt vārdus uzbrukumu. Es atrodos ārpusē, tepat pie Post Finance arēnas Bernē. Šobrīd līst lietus, lai arī visu dienu spīdēja saule. Un man nav bezvadu mikrofons kā citiem e-sporta žurnālistiem, bet tas nemazina manu apņēmību sagādāt jums daudz un pietiekoši interesants reportāžas no hokeja čempionāta Šveicē. Gaidīšu ierosinājumus komentāros un atcerieties, ka e-sports LV palīdz uzvarēt. 7 litri! 7 litri!